Esiet sveicināti. Es ceru, ka mani dzird. Esiet sveicināti webinārā par elastīgu darba vidi nākotnes vajadzībām. Lai arī šobrīd vairāk nekā gadu mēs visi, jeb lielākā daļa, strādājam no mājām, skaidrs, ka uzņēmumiem ir jautājums par to, kāda tad būs jaunā normālā dzīve, jaunā normālā biroja dzīve. Un par to mēs nedaudz arī šodien gribam vairāk parunāt, varbūt padiskutēt. Un, lai šai diskusijai mums ir pievienojušās tātad TET valdes locekle un cilvēku vides dienas direktore Ingrīda Rone. Sveika, Ingrīda. Un Colliers vecākā konsultante Olga Mihailova. Sveiki. Olga, varbūt pārējiem uz nākamo programmas slaidu, tad pavisam īsi par programmu. Tad sākotnēji Ingrīda un Olga iepazīstinās ar datiem, kas ir gan no visas pasaules, gan tepat tuvāk no Latvijas, no TET pieredzes. Un pēc tam sekos tad Olgas un Ingrīdas arī profesionālie pieredzes stāsti, kam beigās noslēgumā tad mums būs jautājumu un atbilžu sesija. Tādēļ arī es lūdzu tiem dalībniekiem, kuri bija iepriekš reģistrējušies un šobrīd mums ir pievienojušies no Zoom platformā, jums ir tad iespēja iesūtīt jautājumus. Jums būtu jāredz Q&A sadaļa, kur lūdzu uzdodiet savus jautājumus, un tātad pēc šīm te prezentācijām mēs arī iespēju robežās atbildēsim uz maksimāli plašu jautājumu skaitu. Ar mēs, es domāju, vairāk Ingrīda un Olga šī gadījumā. Olga, es nododu, tad floor is yours, tā teikt. Jā, paldies, Lāsma. Nu ko, tad sāksim. Mums šodien būs iespēja padalīties ar jums ar datiem un nedaudz gan padalīties, gan arī salīdzināt globālos datus un vietējo pieredzi, vietējos datus no TET uzņēmuma. Attiecīgi, mēs uzskatām, ka tie dati ir svarīgi. Pirmkārt, lai vispār saprastu kontekstu, par kuru iet runa, kurā mēs runājam, un otrkārt, lai saprastu, kas stāv aiz kaut kādām izmaiņām, kas notiek, un kas stāv aiz kaut kādiem lēmumiem, kas tiek pieņemti. Tāpēc sāksim ar datiem. Tātad Colliers veica globālo aptauju visapkārt pasaulē un vaicāja vairāku organizāciju dalībniekiem un darbiniekiem par viņu attālinātā darba pieredzi. Tātad notika 2 pasaules aptaujas, viena pandēmijas sākumā, 2020. Gada pavasarī, un otra pēc kaut kāda brītiņa 2020. Gada rudenī. Un, protams, mēs arī uzskatām, ka ļoti svarīgi ir skatīties datus laikam ejot, lai salīdzinātu tās reakcijas un adaptāciju un tā tālāk. Aptaujā piedalījās vairāk par 18,000 respondentu no 61 valsts apkārt pasaulē, no ļoti dažādām industrijām un dažāda lieluma organizācijām. Jā, arī TET mēs veicām vairākas aptaujas, un šeit kopskaitā tad mēs atsauksimies uz 3. Faktiski mēs veicām 4, bet marta un maija aptauju rezultāti bija salīdzinoši līdzīgi. Un Olga ir absolūti taisnība, ir ļoti svarīgi skatīties, kad ir veikta aptauja, īpaši tajā brīdī, ja jūs lasat kaut kādu pētījumu, tad var izrādīties, ka ir pretrunīgi dažādu pētījumu secinājumi, un tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka atšķirās laiks, kad tas ir veikts. Mūsu jaunākā aptauja ir veikta šī gada februārī, martā, un piedalījās gandrīz 1000 no TET darbiniekiem, jeb 64%. Nu, un tad par pārējo jau mūsu stāstā. Jā, sāksim droši vien ar nelielu komentāru par pirms Covid pieredzi, kas, es uzskatu, ir svarīga, jo svarīgi ir saprast, kā tad vispār mainījās vai cik lielam daudzumam cilvēkam mainījās tā darba rutīna.
Un tātad pēc Colliers datiem pirms Covid pandēmijas, jeb attālinātā darba sākuma, lielākā daļa no respondentu, praktiski 80%, nav strādājuši attālināti vai nu nekad, vai nu ir strādājuši tikai gadījumos. Un tikai 20% cilvēku to darīja vai nu regulāri, vai nu vispār strādāja attālināti lielāko daļu. Tātad lielākai daļai cilvēku šī pieredze bija ļoti jauna. Ingrīda, kā jums? Es varētu papildināt, ka mums patiesībā bija, ja mēs skatāmies kaut kādu 18. 19. gadu, tad ļoti līdzīgi. Un vairāk tā strādāšana no mājās saistījās ar to, ka vai nu tu pats esi apslims un nejūties īsti labi, vai kaut kas mājās ir atgadījies, vai nu meistars jāgaida, vai plūdi jāglābi un tam līdzīgi. Bet tā kā regulāra prakse, tā bija ļoti, ļoti nelielai cilvēku daļai. Turpināsim ar produktivitāti. Produktivitāte droši vien ir tas aspekts, kurš uztrauca organizācijas visvairāk. Jo kā tad tagad būs, kad visi darbinieki sēdēs mājās, kurš viņus kontrolēs, ko viņi darīs un kā tad mums organizācijai veiksies ar visu to attālināto darbu. Un jāsaka, ka tā pieredze ir diezgan pozitīva un aptaujas sākumā, pandēmijas sākumā 50% aptaujā to pateica, ka īstenībā viņu produktivitāte nav mainījusies, un 30% norādīja, ka viņa pat ir paaugstinājusies, kad viņi sāk strādāt no mājām, un pēc pusgada, tātad rudenī, jau puse no respondentiem pateica, ka viņu produktivitāte ir paaugstinājusies, un 30% pateica, ka ir palikusi tāda pati. Šeit gan ir jāmin, ka jā, tas ir ļoti pozitīvi, tai pašā laikā jāpievērš uzmanību, ka produktivitāte ir ļoti komplekss jēdziens, un to ir grūti izmērīt, un vēl grūtāk to izdarīt objektīvi. Tāpēc jāakcentē, ka šis ir produktivitātes pašvērtējums, tātad kā darbinieki paši novērtē savu produktivitāti. Jā, un ja mēs tagad paskatāmies ar TETA datiem, tad jāsaka, tās līknes ir ļoti līdzīgas. Septembris TETA vai oktobris Colliers pasaules datos tiešām dati ir, kā lai saka, salīdzināmi. Savukārt, ja mēs paskatāmies februāri, tad te jau redzat notiek izmaiņas, jo kas bija Latvijā atkal nestrādāja skolas, un bija stipri vairāk ierobežojumi, kā rezultātā arī visas neērtības, kas bija vecākiem, kuri vadīja gan skolas, gan pusdienas, gan paši veica savus pienākumus. Jā, un tad, protams, ir izmaiņas, jo samazinājusies 7%. Nav tik traki kā martā, kad bija 17%, bet vienalga ir pieaugums pret septembri. Tātad tie pamata iemesli produktivitātes pieaugumam vai paaugstinājumam, ko cilvēki bija norādījuši, ir tādi, kad mājās viņi var tikpat labi vai pat labāk veikt individuālo darbu, koncentrēšanās darbu, var labāk kontrolēt kaut kādus traucēkļus, un arī viņi jūtas tikpat vai pat radošāki nekā strādājot birojā. Tas ir tā par darbinieku viedokli. Te pašā laikā, protams, ir jāuzsver arī tehnoloģiju ietekmi un to, kad tehnoloģijas attālinātiem darbam tika ieviestas un pagāja kaut kāds laiciņš, kopš cilvēki pie tām pierada, iemācījās izmantot, un līdz ar to tam produktivitātes uzlabojumam, tehnoloģijām un pārmaiņu vadībām arī ir ļoti liels uzsvars. Jā, šeit jūs redzat, ka mūsu aptauja rāda, ka viena no būtiskajām lietām ir, ko norāda darbinieki, netērēju laiku ceļam uz un no biroja. Kā rezultātā šo laiku tad izmanto dažādām vajadzībām. Un tas, par ko mums ir jāuztraucās, gan kā darba devējiem, gan kā vadītājiem, ja šis laiks, kas iepriekš tika veikts ceļam, pamatā pārceļās uz strādāšanu. Un tad izjūg šis darba un tāds dzīves līdzsvars. Un līdz ar ko tas mūsu secinājums ir, ka šobrīd ļoti populārā tēma par darbinieku labbūtību, tā faktiski ir kā prasme, kas mums katram ir šobrīd jāapgūst, lai mēs varētu elastīgi plānot savu laiku un darbu
Un ne tikai priecāties par to, ka mums ir mazāk laika zāgļi, kā kolēģis, kas atnāk kaut ko pajautā vai garāka kafijas pauze, bet mēs dzīvojam veselīgu, pilnvērtīgu dzīvi, nevis sēžam pa 12 stundām pie darba galda. Jā, tas interesants aspekts par produktivitāti, ko nedaudz jau Ingrīda tagad pieskārās. Otrajā aptaujā, tātad, kad notika jau adaptācija, tika uzdots arī tāds papildus jautājums par darba stundām. Un izrādījās, ka cilvēki lielākā daļa, puse no respondentiem norāda, ka viņi strādā vairāk stundu nekā viņi strādāja iepriekš birojā. Un svarīga korelācija arī ir sekojoša, ka tieši tie darbinieki, kas norādīja, ka viņu produktivitāte ir paaugstinājusies, viņi arī bija tie, kas norādīja, ka viņi strādā vairāk stundu. Tātad uz kā rēķina tā produktivitāte ir paaugstinājusies. No vienas puses tas ir labi un organizācija ir labi, visi strādā, rezultāti iet. No otras puses tas ir neliels tāds zvaniņš, kam pievērst uzmanību un to iespējams nolīdzsvarot, jo mēs skrienam maratonu un tomēr, protams, mums ir jāskatās ilgtermiņā. Jā, mums aptaujā nebija precīzi šāds jautājums, Olga, bet tēma par vairāk stundām mums parādījās marta aptaujā, kas bija pagājušā gada pirmā aptauja. Tad tieši parādījās šī saistība, vairāk darba stundu, augstāka produktivitāte. Savukārt jau iemācoties tik galā ar tehnoloģijām, labi iekārtojot darba vietu, noorganizējot savu ģimenes dzīvi, šī tēma faktiski kā tāds zvaniņš mūsu aptaujās ir pazudis. Jā, turpināsim ar komandas produktivitāti. Šeit mums bija iespēja nedaudz apskatīties vadītāju viedokļus, ne tikai to pašvērtējumu, bet arī vadītāju viedokļus par savas komandas produktivitāti. Un tā tad ir rezultāti gan kopvērtējumam, ko tad domā darbinieki par komandas produktivitāti. Un tie arī ir diezgan pozitīvi. Atkal puse no respondentiem minēja, ka tā nav mainījusies, un ap 30%, tātad trešdaļa, ka tāpat ir paaugstinājusies. Un ļoti laba ziņa ir tāda, ka arī komandu vadītāji mums sniedza ļoti līdzīgas atbildes. Praktiski puse uzskata, ka nav mainījusies tā komandas produktivitāte, un praktiski trešdaļa, kad tāpat ir paaugstinājusies. Un es šeit varētu arī piebilst, ka tā pandēmija un attālinātā darba spiestā ieviešana nostrādāja kā katalizators tam, kad liela daļa organizāciju, kas iepriekš varbūt vēl vērtēja darbinieku sniegumus un darbinieku rezultātus pēc viņu klātesamības, viņi pārslēdzas uz to, ka darbinieki un darbinieku sniegums, komandas sniegums sāk tikt vērtēts pēc rezultāta un pēc snieguma kā tāda, kas mūsuprāt ir ļoti pozitīva tendence, un mēs cenšamies organizācijas tajā atbalstīt. Vēl nedaudz noslēdzot par vadītājiem un par attālinātā darba vadīšanu, kas ir arī tāda būtiska tēma. Te ir pozitīva tendence, jo lielākā daļa darbinieku, gandrīz 90%, uzskata, ka viņu vadītāji ļoti labi tiek galā ar saviem darba pienākumiem, arī strādājot attālināti, vadot komandu attālināti. Un šeit man nav norādīts, bet bija arī atsevišķi izfiltrēts, ja var tā pateikt, vadītāju viedokļi, un arī tā atbilde bija ļoti līdzīga. 85% vadītāju arī piekrita, ka viņiem diezgan labi veicas un viņi jūtas komfortabli vadot savu komandu attālināti. Tātad atkal ļoti pozitīvi, ka gan vadītāju, gan darbinieku viedokļi sakrīt šajā jautājumā. Tai pašā laikā vadītāji, protams, norādīja arī uz izaicinājumiem un uz riskiem, un tie top 3 vai pamata izaicinājumi, par kuriem vadītāji norāda, ir, protams, izaicinājums uzņemt jaunus darbiniekus, saliedēt komandu un audzēt komandu. Tie ir tādi pamata lietas, kas notiek grūtāk attālināti. Jā, es varu tev piekrist, Olga. Mums ir tāds spilgts piemērs kolēģis, kurš tieši 1. aprīlī, viņam bija pirmā darba diena.
un viņš bija vadītājs. Un tad viņš teica, savā darba mūžā viņš neatcerās neko tik sarežģītu kā pirmos mēnešus, kad viņš nav redzējis dzīvē nevienu no darbiniekiem, viņš neko par viņiem nezina, un visa iepazīšanās notiek online. Un faktiski caur šādiem te piemēriem un sarunām ar vadītājiem mēs arī sapratām, ka onboardings arī turpmāk mūsu uzņēmumā vai jauno darbinieku iekļaušana noteikti notiks klātienē, īpaši piedomājot par vadītājiem, lai viņiem būtu iespēja strādāt un iepazīties ar savu komandu klātienē. Un otra lieta, ko mēs faktiski sapratām, ka tā vadītājiem ir arī tāda lielākā tā mentāla atšķirība, jo man kā darbiniekam, pēc idejas, kā es strādāju pie savu datoru, tā es arī turpinu strādāt. Ja? Bet manam vadītājam, viņš vairs nevar man satikt, viņš vairs nevar garām ejot paskatīties, vai man ir priecīga sejas izteiksme vai bēdīga. Tad vadītāji tādā ļoti ātrā tempā dabūja apgūt bezgala daudz mazu nianšu un triku, kā var uzzināt, kā iet maniem padotajiem. Jā, interesanti. Un es gribētu arī atzīmēt, ka šie izaicinājumi, cik mēs varam spriest, un tas arī nav nekāds pārsteigums, kad laikam ejot, viņi paliek arvien acīm redzamāki. Protams, mēs iemācāmies kaut kā ar viņiem tikt galā šādos apstākļos, bet tie nebija tik spilgti redzami, kad pandēmija bija tikai sākusies, jo komandas jau bija tādas pašas, vēl nebija notikusi tā rotācija, nebija jauni vadītāji vai jauni darbinieki, un tagad laikam ejot tā rotācija pamazām notiek, un tas arvien vairāk atklājās. Saikne un saliedētība. Šeit arī no atbildēm atklājās arī viens no tādiem pamata iemesliem vai pamata funkcijām, kāpēc mēs esam pārliecināti, ka darba dzīve bez biroja tomēr būs grūta un tam birojam ir sava ļoti svarīga funkcija tieši, lai nodrošinātu to saikni, saliedētību un piederību. Jo pandēmijas sākumā 80% respondentu teica, ka viņi jūtas saliedēti, ka viņi jūt to saikni ar savu komandu. Tad pēc pusgada jau 70% pateica, ka viņi jūt, un 30% pateica, ka ne, mēs vairs nejūtam. Tātad šis procents ar cilvēkiem, kas nejūt vairāk to saikni un piederību komandai, viņš palielinās. Un šeit arī atzīmēšu, kad jautājums bija tieši par savu komandu, un šeit skaitļi varbūt ir vēl tādi diezgan joprojām pozitīvi, jo ar komandu jau mēs sadarbojamies ikdienā, mēs sazvanamies, tie ir tādi mūsu tiešākie darba kontakti, bet īsnībā būtu interesanti paskatīties šo pašu jautājumu organizācijas kontekstā. Vai cilvēki jūtas piederīgi organizācijai un citiem kolēģiem, kurus viņi mazāk satiek un mazāk komunicē ikdienā arī darba jautājumos. Tad šeit mēs varam redzēt, kā ir mainījusies tetā šī sajūta. Un 7% nevar to novērtēt, jo strādā mazākā gadu, un attiecīgi mēs redzam, ka vairāk kā pusē tā nav mainījusies, un 32% tā ir pieaugusi, un 4% attiecīgi ir samazinājusies. Es varu tikai piekrist, Olga, visam tam, ko tu tikko arī minēji par šīm sajūtām, un ļoti būtiski, ka tās sajūtas mēs skatām tādā garākā laika griezumā. Un, ja pagājušā gada pavasarī tas bija salīdzinoši īslaicīgi, marts, aprīlis, kad mēs bijām izteikti pie attālinātajā darbā, tad savukārt šobrīd tas jau ir krietni ilgāks laika periods un skaidrs, ka tā ietekme arī varētu parādīties būtiskāk. Tetā šeit es varētu teikt, ka ļoti liela nozīme bijusi tam, ka mēs tiešām visādos veidos domājām, kā to dzīvi online padarīt pēc iespējas dzīvāku. Un šeit domājot pamatā par dažādām neformālām aktivitātēm, es noteikti varu teikt, ka reizi 2 nedēļās tetrīts, kā tāda informatīvā saziņa vai
aprunāšanās par visdažādākajiem jautājumiem, kas tajā brīdī varbūt organizācijā aktuāli, bija viens no mūsu atklājumiem. Otrs, mēs izmēģinājām kafijas kanālu, bet mēs sapratām, ka pa lielam šādas lietas viņas dzīvo, ja kāds mēģina to regulāri virzīt un vadīt. Un tā, piemēram, joku kanāls mums ir iedzīvojies, un kolēģi ļoti labprāt publicē dažādus joks, un faktiski tas ir labs veids, kā tu nevis aizēji iedzert tēju vai kafiju ar kolēģi, bet tu vismaz atslēdzies, paskatoties jokus, kurus ir atzīmējuši kā interesantus tavi kolēģi. Tad, jā, lojalitātei ir parādījušās vairākas dimensijas, un katrā ziņā tā piestrādāšana, lai noturētu viņu līmenī, noteikti ir viens no būtiskiem mūsu uzdevumiem, gan kā vadītājiem, gan arī tieši no cilvēku vadības funkcijas viedokļa. Līdzsvars starp darbu un mājām. Šeit atkal mums ir pozitīvās vēsmas, pozitīvās ziņas un atbildes. Arī laikam ejot gan pirmajā aptaujā, gan otrajā pasaules aptaujā 2/3 no respondentiem norādīja, ka viņi ir apmierināti ar to līdzsvaru starp darba dzīvi un māju dzīvi, un principā, ka viss ir labi, tātad tas līdzsvars saglabājas, kas ir pozitīvi. Te pašā laikā atkal ir sava veida izaicinājumi vai sava veida riski, kurus cilvēki norāda, ka tomēr viņi izjūt kaut kādu spriedzi. Lielākā daļa cilvēku, 85%, jūt zināmu spriedzi, ka viņiem ir jābūt pieejamiem tiešsaistē visu laiku. Un arī liela daļa cilvēku atzīmē, kad strādā vairāk stundu vai kad viņiem principā trūks tas nodalījums starp mājām un darbu. Jā, tad šeit mēs redzam, kas tad ir būtiskākās izmaiņas, kas bija te darbinieka dzīvē notikušas pēdējā gada laikā. Un tad 47% ir iekārtojuši darba vietas mājās, pie kam tas var būt gan atsevišķa telpa, gan tiešām arī vieta, kur es strādāju kādā no istabām. Te gan jāatzīmē, ka daļai no darbiniekiem šāda patstāvīga darba vieta ir bijusi arī iepriekš, līdz ar ko mums nav precīzu datu, tad cik no darbiniekiem tiešām ir šobrīd darba vieta mājās. Vēl runājot par izmaiņām, tad mēs redzam, ka fiziskās aktivitātes 36% ir samazinājušās, savukārt 20% tās ir pieaugušas. Un te ir tas fenomens, ko es gribētu teikt, kas mums visiem ir jāmācās, kā es vadu un kā es organizēju savu dzīvi. Jo skaidrs, ka man telefonā var atnākt e-mails un es viņu varu izlasīt, man datorā atnāk un es izlasu, un es tagad varbūt eju staigāt un es arī varu lasīt e-mailu. Un šī spriedze, ko Olga minēja, manuprāt, tas ir tas mirklis, kad mums gan kā vadītājiem, gan kopumā kā personāla cilvēkiem ir jāiedrošina, jāmāca, jāpārliecina, ka tev nav jākļūst par tādu, kā lai saka, sistēmas vergu, ka tu esi nepārtraukti online un atbildi uz ziņām. Spilgti, tas mums bija martā, un pat vienā no sajūta intervijām kolēģis teica, ka tas ir ārprāts, kā ir jāstrādā, jo man 7 sāk nākt pirmie e-maili un 11 vakarā es vēl atbildu uz pēdējiem. Un tad šo tēmu, ka nekur nav jauna norma ieviest, ka attālinātajā darbā mēs strādājam pa 12 vai vienalga cik stundām, šo ļoti daudz mēs komunicējam un aicinam arī vadītājus, jo faktiski būtiski bija tā kā nomierināt un pārliecināt cilvēkus, ka pat ja vadītājs neredz
ka tu tiešām šobrīd esi pie datora, tad tu to zini, ka tu strādā un attiecīgi tu izdari visus savus plānotos darbus. Un pie pozitīvām lietām noteikti jāmin, ka vairāk laika ir ģimenēm, jo netērē laiku braucot, un par ko man īpaši prieks ir 22%, kas atzīmējuši, ka kopumā ir uzlabosies apmierinātība ar dzīvi. Un man tāds īpaši prieks ir 99 no mūsu kolēģiem, kuri ir atzīmējuši, ka viņi ir mainījuši dzīvesvietu. Tātad no Rīgas, no īrētiem dzīvokļiem viņi ir pārcēlušies vai no savām bērnības pilsētām vai laukiem, un tādējādi vēl vairāk harmonizējot savu ikdienas un ģimenes dzīvi. Tas, man liekas, ļoti pozitīvi. Jā, noteikti. Tā, par to, kas mums trūkst, strādājot no mājām. Te Colliers aptaujā uzdeva 2 jautājumus. Pirmais jautājums bija par to, pēc kā tad jūs ilgojaties, strādājot no mājām, bez tās iespējas strādāt birojā. Un šeit mēs izrakstījām top 5 atbildes, un viņas lielākā daļa ir par to komunikāciju klātienē un par sociālo dzīvi. Tātad cilvēkiem trūkst sadarbība ar kolēģiem klātienē, nevis tiešsaistē, viņiem trūkst tās nejaušās satikšanās un saskarsmes ar kolēģiem, kas bieži vien pārtop arī spontānajos darba mītiņos vai arī pārtop neformālās sarunās. Un tas ir tas, pēc kā cilvēki, darbinieki visvairāk ilgojās, kā arī, protams, jau šodien bišķiņ pieminētais līdzsvars starp mājām un darbu, kad tās 2 tomēr vienības vai vietas ir atsevišķi viena no otras. Otrs jautājums arī ļoti svarīgs, nedaudz citādāks, bet arī pavisam citādākas atbildes, ko tad darbinieki sagaida, atgriežoties birojā vēlāk pēc Covid-19 pandēmijas. Un šeit lielākā daļa atbilžu ir par drošību. Pirmajā vietā īstenībā ir iespēja izvēlēties, kad un vai vispār strādā birojā. Tātad tā iespēja izvēlēties, iespēja pašam organizēt savu darba laiku un vietu un tā elastīgā pieeja. Tas ir top 1, ko cilvēki apkārt pasaulē atzīmē, ko viņi sagaida. Pat tas, es teiktu, ka nevis no sava biroja, bet no sava darba devēja. Tas drīzāk būtu tā. Un vispārējais bija saistīts ar drošību un veselību. Tātad droša darba vide no veselības aspekta, iespēja droši satikt savus kolēģus, tātad atkal satikt kolēģus, bet droši. Skaidri Covid-19 reakcijas protokoli un arī būtisks aspekts, kad cilvēkiem ir svarīgi, ka viņu kolēģi arī ievērotu tos protokolus. Tātad tā pārmaiņu vadība, viņa būtu svarīgi, ka tie protokoli ir izstrādāti, ka viņi tiek ieviesti un ka cilvēki arī viņiem tā kā rīkojās pēc viņiem. Jā, kā jau Olga minēja, tad šī satikšanās un neplānotas, nejaušas satikšanās, tas ir arī mums, tas ir absolūti numur 1, neformāls sarunas ar kolēģiem. Kas interesanti, ka pandēmijas laikā, ja mums centrā ir 98 autostāvvietas, mēs atļāvām jebkuram darbiniekam, vienalga ar privāto vai dienestu mašīnu, ja viņš ir atbraucis uz biroju, nolikt autostāvvietā. Un tad šeit, lūk, spilgti pierādās, ka jebkura tava jaunā pieredze, kas ir ļoti vērtīga un pozitīva, kļūst par tavu jauno normu. Līdz ar ko mēs vēlamies strādājot birojā, iespēju nolikt auto pie darba, lai tas ir bez maksas un tieši tāpat, kā tas ir bijis tajā krīzes laikā. Varbūt atšķirībā no Olga tevis minētā pētījuma, mums kolēģi īpaši uzsvēra pasākumus un mācības klātienē. Iespējams tādēļ, ka mēs diezgan daudz pasākumus organizējām online, un jāsaka, ka jau šogad mēs sapratām, ka ir iestājies tāds piesātinājums, ja, ka cilvēki vairs tik ļoti neraujās, viņiem vairs nevajag balītes online un visu ko citu, jo, diemžēl tā jau kļūst par vairāk kā normu. Un tehniskais nodrošinājums, tad ar tehnisko nodrošinājumu šeit es gribu varbūt tāds
punkts, ko jebkurā birojā vajadzētu pārdomāt. Tad, kad mēs strādājam šai te hibrīdu modelī, ka daļa ir uz vietas un daļa ir ārpusē birojam, ir svarīgi šīs te Teams sapulces vai Zoom sapulces. Tātad pat, ja es uzlieku austiņas, es runāju, un tas var traucēt manas apkārt esošos kolēģus, tātad mums jādomā par šo. Un otra lieta, ja daļa no kolēģiem no komandas piedalās attālināti, daļa ir fiziski klātienē, īpaši tad, ja varbūt ir viens attālināti vai klātienē, tad kā nepazaudēt to sadarbību un to iesaisti. Un šobrīd tad ir vairāk speciāli tehniski risinājumi jau tādi sapulču mikrofoni, kas būtiski uzlabo skaņas kvalitāti un attiecīgi arī bildi, lai šādas sapulces radītu pēc iespējas tādu klātesamības efektu visiem. Un tēma, kas mums noteikti parādās, un tā būs līdzīga arī, varbūt var noklikšķināt uz priekšu, būs līdzīga arī citiem, tas ir zināt, kur ir mani kolēģi. Un šeit es gribu pateikt ļoti lielu paldies Anželikai Bargai no Latvijas bankas. Es nezinu, vai kāds no bankas ir pievienojies. Tātad pirmkārt Anželikai paldies par to, ka viņa bija gatava padalīties ar datiem. Un otra lieta, mēs izmantojām viens un tos pašus aptaujas jautājumus, līdz ar ko tas dod iespēju salīdzināt, kā tad atšķirīgās nozarēs darbinieki jūtās un atšķirīgos uzņēmumos. Tā kā, ja kādam vēl ir interese šādā salīdzinājumā piedalīties, droši dodat ziņu un mēs arī izsūtīsim jautājumus. Lūk, tātad Latvijas bankai numur 1, kā jau visiem satikt kolēģis, un numur 2 zināt, kad manas struktūra vienības kolēģi ir birojā. Un te es gribu teikt, dargie startupi, šī gan nav jūsu, varbūt, semināra tēma, bet tomēr tā ir reāla vieta jauninājumiem, kā bez, teiksim, kaut kādiem apgrūtinošām informācijas ievadīšanām Outlookā vai jebkurā citā programmā, kā es varu zināt, ka, lūk, Olga šodien ir birojā, jā, un ka viņa tieši tik ilgi būs vai cik. Protams, neformālā socializēšanās. Es domāju, Olga, tu tālāk pieminēsi par to, ka šīs socializācijas zonas kļūst par ļoti būtiskām birojā. Jā, precīzi. Un īstenībā visas šīs atbildes, es domāju, Ingrīda, tu man piekritīsi, ka nav nekāds pārsteigums. Īstenībā, jo mēs arī laikam ejot, mēs arī paši katrs individuāli, es domāju, ka atduramies ik pa laikam tieši pret to, kas mums trūkst un pret šīm vietām. Un tā zināšana par to, ka kolēģi ir birojā, tā gan varbūt nav tik acīm redzama atbilde, bet ļoti interesanti, ka viņa parādās tik lielā skaitā šeit, jo tiešām, ja es braucu pēc biroja, spriežot pēc visām citām atbildēm, kāpēc es braucu? Es braucu, lai satiktu kolēģus. Un droši vien, ja es atbraukšu uz biroju un tur neviena nebūs, tad tā būs liela vilšanās un nākošais reize es vispār padomāšu, vai man braukt vai nē, vai man tērēt uz to laiku vai nē. Un īstenībā mūsu klienti globāli un MEA reģionā arī lielas organizācijas ar simtiem un simtiem darbinieku ar vairākiem stāviem savā ēkā izmanto diezgan vienkāršas, bet efektīvas mobilā tālruņa aplikācijas, kuras apvieno dažādas funkcijas, tādas kā vispār darba vietas atrašana, vajadzīgās pārunu telpas vai kaut kādas darba zonas atrašana, viegli telefonā var ievadīt to funkciju, ko tu gribi darīt, vai kādā telpā tu gribi būt, un tu vari uzreiz redzēt, kur tā telpa atrodas, vai viņa ir pierezervēta, kādas ir brīvas telpas un tā tālāk. Un otrs novirziens, ko tajās aplikācijās var darīt, ir atrast savu kolēģi diezgan viegli. Tu vari saprast, kurā stāvā un kurā zonā viņš ir, un te ir atkal jāatrod kaut kādu līdzsvaru starp personīgo datu ievadīšanu un to organizācijas caurspīdīgumu un uzticēšanos un kaut kādu privātumu. Un šeit, protams, jāsaprot, ka cilvēkiem ir jābūt daudz maz uz viena viļņa, un tas atkal ir par pārmaiņu vadību un par to organizācijas kultūru. Tā, tad mēs nonākam īstenībā datu prezentācijai uz beigām, un tas pamata jautājums noslēgumā aptaujām bija par vēlmi arī turpmāk strādāt no mājām, tātad, kad lietas būs normālajās sliedēs, kad pandēmija
būs beigusies, cerams, ka drīz. Jautājums bija, vai jūs gribētu turpināt strādāt no mājām. Un pēc Colliers pasaules datiem pusi no respondentu izteica vēlmi strādāt no mājām 1-2 dienas nedēļā, un ap 20% 3-4 dienas nedēļā, un ap 20% mazāk, un 10% cilvēku 11% pateica, ka viņi vispār grib strādāt tikai no mājām. Tātad no vienas puses tā globālā doma un tā pamata doma ir, kad principā lielākā daļa 80% cilvēku ir ar ļoti pozitīvu pieredzi par šo attālināto darbu, un viņi gribētu to integrāciju arī turpmāk ar dažādu proporciju. Es domāju, ka tas ir atkarīgs vairāk no darba specifikas, jā, vai kādas tad aktivitātes mēs veicam, vairāk individuālais fokusēšanās darbs vai vairāk sadarbība, kolaborācija, tikšanās ar klientiem vai kaut kas tam līdzīgs. Tas būtu viens aspekts, kas varētu ietekmēt to atbildi. Otrs aspekts ir, protams, kādi mums ir tie mājas apstākļi un kādi mums ir tie biroja apstākļi un vēl citi inputi, kas mums visiem ir ļoti dažādi. Aiz šīs aptaujas tika atklātas arī diezgan interesantas saiknes un korelācijas. Pirmā, kad globāli, it īpaši, ja mēs runājam par lielām megapolēm, milzīgām pilsētām, kur cilvēki patērē ļoti daudz laika, lai atbrauktu uz biroju, jo vairāk laika cilvēki tērē, lai nokļūtu līdz birojam, jo mazāka viņiem bija tā vēlme strādāt daudz laika no biroja. Tātad, jo vairāk viņi gribēja palikt strādāt mājās, un tā atbilde ir 3-4 dienas nedēļā vai pat visas 5. It īpaši, ja tas ceļā pavadītais laiks ir vairāk par 45 minūtēm. Otra interesanta lieta bija tāda, kad cilvēki, kuri strādā lielajos open space'os, arī izteica daudz mazāku vēlmi atgriezties savā birojā. Un zem lielajiem open space'iem tiek minēti tie, kur atvērtajā telpā, jeb zonā, ir vairāk par 20 darba vietām. Tātad tie cilvēki, kas strādā tādās zonās, izteica daudz mazāku iekāri atgriezties savā birojā. Tas, ko mēs savukārt iesakām saviem klientiem, iekārtojot jaunās darba zonas un jaunās birojas, ka tās atvērtās zonas, tās komandas zonas, jeb departamenta zonas, iekārtot ar optimāli 12 līdz 16 darba vietas vienā atvērtajā zonā, un tad ir jābūt kaut kādai barjerai, un tad atkal nākamo zonu. Un tas nav uzstādījums, protams, būvēt sienas un kabinetus un nožogoties, teiksim tā, ir jābūt arī kaut kādai pārredzamībai un tā tālāk, bet tās zonas, jā, tā tāda interesanta ietekme, ko tagad ir jāņem vērā par to cilvēku vēlmi atgriezties. Vēl varbūt, Ingrīda, noslēdzošais no manas puses, kas varbūt arī būs interesanti no HR viedokļa, daudz lielāku iekāri atgriezties atpakaļ birojā strādāt, praktiski full time, bija izteikuši jauni cilvēki un junior līmeņa darbinieki, jo viņiem bija un ir svarīgi, lai pirmkārt viņi var attīstīties un mācīties, un to vislabāk un veiksmīgāk viņi varētu darīt, kad viņi atrodas un strādā kopā ar saviem senior kolēģiem. Un otrs, kas tika norādīts, kad viņi gribētu būt pārredzami saviem vadītājiem. Atkal, lai viņi varētu augt un attīstīties tajā organizācijā, šiem jaunajiem darbiniekiem un junior leveliem ir svarīgi, kad viņus redz, ka viņi strādā, redz, kā viņi strādā, un attiecīgi viņi var pierādīt sevi un viņi var augt. Un tas tāds arī interesants aspekts par to vēlmi atgriezties. Jā, šeit tālāk mēs redzam divu uzņēmumu, divu organizāciju salīdzinājumu, kas ir tepat Latvijā, TET un Latvijas Banka. Un varbūt runājot par šo te pilnībā attālinātu darbu, jāsaka, man pašai bija liels pārsteigums, ka pat 29% no darbiniekiem teica, ka viņi varētu strādāt arī 5 dienas nedēļā attālināti. Tas ir no TET datiem. Savukārt, ja mēs skatāmies Latvijas Bankā, tie ir 13% un globālajā Colliers pētījumā tie ir 11%.
Šāda izteikta atšķirība vecuma posmiem mums neparādījās par to, kurš gribētu strādāt birojā, bet tas, kas runājot par attālinātu darbu, parādījās, ka jo jaunāki cilvēki, bet iespējams tā ir nozares specifika IT, jo viņi labprāt strādā pilnībā attālināti un pieaugot dzīves pieredzei un gadiem, attiecīgi tas procents, kuri gribētu strādāt pilnībā attālināti, samazinās. Tā bija, teiksim, viena tendence. Runājot par to, cik bieži nāk uz biroju, tad jūs redzat, tā izkliede ir diezgan liela. 3-4 dienas nedēļā 40%, 1-2 dienas nedēļā 17%. Un es teiktu, tas ir tāds mega izaicinājums, ko tad darīt ar biroju. Un te varbūt tā lieta, ko es varētu piedāvāt, ko mēs izdarījām, mēs pieņēmām, ka katra diena birojā vai katra diena ārpus biroja, atkarībā no tā, kā vēlās skaitīt, ir kā 20% no darba laika. Tātad vienā nedēļā mums ir 100%, ir 5 dienas, un katra diena 20%. Un tādējādi caur procentiem mēs mēģinājām izteikt, tad, cik lielu biroja laiku, ar to saprotot arī darba vietas birojā, mums vajadzēs. Un jāsaka, ka ar šādiem te aprēķiniem plus ieliekot vēl 50% tā kā rezervi, mēs nonācām pie 380 darbiniekiem vienlaicīgi kā lielākā darbinieku skaita, kas nozīmē mums pietiek ar pusi no līdzšinējā biroja. Un te es teiktu, tas ir tāds mega izaicinājums tiem uzņēmumiem, kas šobrīd ir iegājuši lielajās jaunajās biroja mājās un kur ir ilgtermiņa līgumi, tad kā savas izmaksas un to elastību, kas jebkurā biznesā ir nepieciešama, kā nepazaudēt. Jā. Tiešām šis ir ļoti interesants aspekts arī par to occupancy management, kā latviski pateikt, to klātesamības pārvaldīšanu. Es arī bišķiņ pieskaršos tālāk savā prezentācijā, un obligāti, ka tam buferam arī ir jābūt. Tā rezervei arī ir jābūt, jo tas neiet tikai tā pēc mūsu kalkulācijas vai plāna, jo citādi pazūd tā izvēles iespēja cilvēkiem. Tātad tur ir jāatrod tas līdzsvars starp organizācijas vajadzībām un darbinieku vajadzībām, kā noteikti. Tā, šis par datiem īstenībā bija no mūsu puses viss. Paldies liels, Ingrīda. Es nedaudz pārņemšu tad iniciatīvu un turpināšu ar savu prezentāciju. Pastāstīšu nedaudz par pasaules tendencēm, kas tad notiek tieši ar biroju platībām un kā tad mēs varam censties līdzsvarot to, kas šobrīd notiek un atrast to jauno risinājumu mūsu darba vidē. Tātad nedaudz par to, kas šobrīd notiek. Te mēs izgriezām tādas skaļās publikācijas. Protams, ir jāmin, ka tie tehnoloģiju IT uzņēmumi, lielie giganti pasaules, ir tie, kas ir pionieri kaut kādiem darba vides izmaiņām, radikāliem lēmumiem, skaļiem saukļiem. Te gan ir jāmin, ka, protams, šos te lēmumus un to, kā viņi attīstās, ir jāskatās ilgtermiņā. Jo arī pirms pandēmijas bija skaļie paziņojumi un īstenotas diezgan radikālas stratēģijas par biroju. Piemēram, IBM bija paziņojis, ka atlaiž visus, nevis atlaiž, bet palaiž visus darbiniekus strādāt tikai no mājām un atsakās no biroja. Un pēc relatīvi īsa laika bija investējis ļoti daudz resursu, lai atgriezt visus cilvēkus atpakaļ un to atgriezt, principā, obligāti, atstājot ļoti maz tās elastības, jo saprata, ka tas lēmums bija pārāk radikāls. Tātad tas, ko mēs gribētu šeit pateikt, ir tas, ka nav tikai balts un tikai melns,
Un, ja pieņemt kaut kādus radikālus lēmumus par to darba vidi, tad var zaudēt kvalitāti kaut kur citur. Un visdrīzāk, ka tā kvalitāte būs zaudēta un vajadzēs atkal pārstrukturēt pēc kāda īsa brīža. Tā kā skatāmies ilgtermiņā un cenšamies atrast pareizo līdzsvaru tajā pelēkajā zonā, labajā kontekstā. Tātad līdzsvars šodien daudz pieminēšu šo vārdu, un galvenais uzdevums šobrīd par darba vidi ir atrast to jauno līdzsvaru, un ir 4 novirzieni, kuros mēs iesakam paskatīties un kuros tas jaunais līdzsvars katrai organizācijai ir jāatrod. Tātad pirmais novirziens ir, kur mēs strādājam. Tātad tas līdzsvars starp dažādām vietām, vai tas ir birojs, vai tas ir mājas, vai kāds cits. Otrais novirziens būtu noslogojums. Ja mēs esam birojā, tad cik mēs tur esam, kā mēs tur strādājam, kā mēs to sadalām. Tātad noslogojuma vadība. Trešais - funkcionalitāte. Tātad, ja tas ir birojs, tad kādas funkcijas, kādas darba zonas, cik lielas mums ir jāparedz, ņemot vērā tās jaunās vajadzības vai tās izteiktās vēlmes atgriezties un kāpēc cilvēki grib atgriezties uz biroju. Un 4. novirziens ir gan tehnoloģiju vadība, gan arī izkliedēto komandu vadība. Tātad šeit ir viss, kas ir saistīts ar tādu change managementu, ja pārmaiņu vadību, kur mums arī jāatrod jauni risinājumi, jauni protokoli, un tas viss ir jāievieš. Runājot par pirmo līdzsvaru, kas ir jāatrod, tātad lokācijas, vietas, kur mēs strādājam, mēs akcentējam, izvirzam tādas trīs pamata vietas, tātad sāksim ar citas vietas. Tas ir jebkas, kas nav mājas, kas nav birojs. Tātad tās var būt sabiedriskās vietas, kafejnīcas, parki, jebkura vieta, kur mēs varam piesēst, atvērt savu vai nu telefonu, vai nu laptopu un pievērsties darba uzdevumiem, neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies. Kopstrādes biroji, kopstrādes telpas, protams, tie jau ir kļuvuši par neatņemumu biroja dzīves sastāvdaļu, un tās ir ļoti kvalitatīvas vietas, kur varētu veikt savu darbu ne mājās un ne savas organizācijas pamatbirojā. Viesnīcas, lidostas, stacijas un tā tālāk. Un tie tikpat labi var būt arī partneru un klientu biroji, kur mēs arī gadāmies dažreiz un varam pastrādāt. Ja mēs runājam par mājām, tad divas būtiskākās lietas, kas ir jāņem vērā strādājot no mājām, ir, protams, ergonomisks iekārtojums un tehnoloģijas. Un, ja tehnoloģijas ir absolūti kritiskas un tās tika steidzami ieviestas tajās organizācijās, kur tās vēl netika praktizētas, tika atrasti labi risinājumi, viņi iestrādāti un jau viss ir daudz maz savās sliedēs, tad par ergonomisku iekārtojumu jāsaka, ka, ja mēs runājam par darba vidi pēc pandēmijas, tad vajadzētu saprast, cik daudz laika tas darbinieks plāno pavadīt mājās un cik daudz birojā. Jo, ja darbinieks un viņa komanda ir vienasprātis, kad cilvēks mājās strādā lielāko daļu laika, 3, 4, 5 dienas nedēļā, tad, protams, tas ergonomiskais iekārtojums, mēbeles un tā darba vieta ir ļoti, ļoti nepieciešama un principā obligāta. Ja tas cilvēks strādā no mājām 1 dienu nedēļā, tad varbūt tas nav tik kritiski un tik obligāti. Ja mēs runājam par biroju, tad šeit ir jāpievērš uzmanību tām jaunām vajadzībām, kuras ir nepieciešamas darbiniekiem no biroja. Tad mēs apskatījāmies tās atbildes no cilvēkiem, kāpēc tad viņi gribētu atgriezties birojā. Un pamatā tā bija sadarbība, pamatā tā bija socializēšanās, satikšanās ar kolēģiem un tā tālāk. Bet, protams, tās ir kaut kādas aktivitātes, kuras mēs veicam dienas griezumā. Un, protams, tas darba sadalījums nav tāds, ka šodien mēs tikai tiekamies ar kolēģiem, vai šodien mēs tikai darām individuālo fokusu darbu. Tās aktivitātes mums mījās, 2 stundas mēs darām to, 1 stundu to un 1 stundu to. Un ņemot to vērā, mums ir jāsaprot, kāda aktivitāšu profila darbinieki mums ir,
cik viņi mums tādi ir, un ņemot to vērā, mums jāatrod tas jaunais līdzsvars starp sadarbības un socializēšanās telpām un zonām un tām individuālajām darba stacijām. Protams, birojs arī kalpo mums par zīmolu un identitāti, tātad piederības sajūtas veicināšanu, un tas ir arī aspekts, kurš ir jāņem vērā. Tātad, ņemot vērā šādus aspektus klucīšus, mēs varam atrast to jauno līdzsvaru starp šīm 3 vietām, piedāvājot saviem darbiniekiem elastīgo darbu. Runājot par vietu, kā jau nedaudz minēju iepriekšējā prezentācijā, tas ceļā pavadītais laiks kļūst par būtisku aspektu katram darbiniekam izvēloties, vai viņš grib braukt uz biroju vai nē. Un arī Ingrīda pieminēja, arī TET darbiniekiem šis aspekts bija diezgan būtisks. Un pie tā, vai viņi gribētu atgriezties birojā vai negribētu, un kas viņiem būtu svarīgi. Arī globāli lielajās pilsētās, kur cilvēkiem līdz darbam ir jābrauc krietni vairāk nekā Rīgā, šis ir viens no argumentiem, kāpēc cilvēki negribētu atgriezties, un ja organizācijas grib atgriezt tos cilvēkus birojā kaut vai daļēji, tad sāk domāt risinājums, kā tad to izdarīt. Starp risinājumiem varbūt arī šādi novirzieni, kad, piemēram, organizācijai ir viens centralizēts birojs pilsētas centrā, un tas birojs var būt daudz mazāks nekā piemēram, viņš ir šobrīd, paredzot to visiem darbiniekiem. Un papildus tam nelielam centralizētajam birojam ir satelīta biroji, kas ir izkaisīti pa dažādiem rajoniem, kur cilvēki var ātri 10-15 minūtēs atbraukt, lai veikt savus darba pienākumus. Gan tas var būt individuālais darbs, ja mājās to ir grūtāk veikt, gan arī tā var būt sadarbība komandas ietveros. Tad ir vienkārši jāskatās, kur tās komandas atrodas un kā viņas vadīt. Un attiecīgi centralizētais birojs pilsētas centrā var kalpot par klientu satikšanās vietu, par to brenda identitāti, par organizācijas vizītkartes seju un visas organizācijas saliedēšanās hubu, tādu vairāk sociālu nekā tādu darba funkciju vieta. Cita stratēģija būtu paņemt coworking, jeb kopstrādes biroju abonementus tiem darbiniekiem, kam ērtāk un vieglāk un ātrāk būtu braukt uz kādu netālu esošu coworkingu vai kopstrādes biroju, nekā uz savas organizācijas biroju, ja tas aizņem pārāk daudz laika. Šeit gan Rīgas kontekstā jāmin, ka mums pamatā kopstrādes telpas atrodas pilsētas centrā. Tātad šis jautājums, kad darbinieks var ātri 10-15 minūtēs, ja viņš dzīvo kādā mikrorajonā, atbraukt līdz kopstrādes telpām, viņš ir tāds nedaudz mazāk aktuāls, bet kā viens no variantiem, ko apsvērt, to mēs arī varam pieminēt. Un tātad tā komandu vadība šajās stratēģijās ir ļoti svarīga, jo ieviešot kaut kādus papildus birojus, mums ir jāsaprot, kā viņi mums kalpos, kādas komandas tur tiksies un kā tās komandas strādās, tā, lai tas kalpo arī organizācijas vajadzībām. Runājot par platību, pamata uzdevums ir līdzsvarot, pamatā droši vien samazināt to telpu platību atbilstoši tam pieprasījumam, arī atsaucoties uz Ingrīdas teikto, jau TET ir veicis savu kalkulāciju un sapratis, cik tad kvadrātmetru būtu nepieciešams, lai organizācija strādātu efektīvi, tai pašā laikā neupurējot biroja darba zonas un darba vietas. Un jāmin, ka lielākā daļa organizāciju jau vai nu izstrādā jaunus protokolus, vai nu pēta un testē, vai arī jau ir ieviesuši tos jaunos hibrīda risinājumus, kad cilvēki 2-3 dienas nedēļā strādā attālināti. Šeit gan ir jāsaprot, protams, kad ir jābūt tas
Piemēram, kad mēs varam aprēķināt, ka 60% laika cilvēki vai 60% cilvēku strādās no biroja un 40% no mājām kaut kādā laika sprīdī, gan nenozīmē, ka mēs šobrīd varam atteikties no 40% biroja platības. Tas, diemžēl vai par laimi, tā nestrādā. Mums ir jāparedz rezerve, jo te atkal turpināšu jau ar nākamo slaidu, kad tā noslogojuma pārvaldīšana, viņa atkal nav tikai par balto vai par melno. Jo vislabākais piemērs ir tāds, kad ja mums kā darbiniekam tiek iedota izvēle, 2-3 dienas mēs strādājam birojā un 2-3 dienas mēs strādājam mājās, un mēs esam pilnīgi brīvi izvēlēties, kuras dienas tās būs, tad lielākā daļa cilvēku izvēlēsies strādāt attālināti pirmdien un piekdien. Un attiecīgi braukt uz biroju otrdien, trešdien, ceturtdien. Un, ja mēs ejam tādu ceļu ar pilnīgu brīvību, tad mēs panāksim to, ka kaut kādas noteiktas dienas nedēļā birojs būs tukšs, neapdzīvots un stāvēs tāds milzis kā kuģis, kas ir ļoti neefektīvi, un kaut kādas dienas nedēļā viņš būs pilns, pārpildīts, ļoti dzīvelīgs, ļoti labi, bet mēs nepanāksim to optimizāciju tādā veidā, jo mēs vienkārši nevarēsim sev to atļauties. Un tā tad ir tās 3 stratēģijas, kā mēs varam pārvaldīt to noslogojumu. Un šeit pēc grafikiem var redzēt, stratēģija A ir tāds organizācijas noslogojuma pārvaldīšana, kad principā organizācija nosaka, kuras dienas ir tās, kad cilvēks brauc uz biroju un kuras ir tās, kad viņš strādā attālināti. Ļoti veiksmīgs priekšorganizācijas var ļoti viegli sakalkulēt, kurās dienās kas būs un cik platības mums vajadzēs, bet ļoti neveiksmīgs un neattaisno darbinieka ekspektācijas par to, ka viņš varētu pats brīvi izvēlēties, kad strādāt birojā un kad nē, un tātad būs neliela vilšanās ar šo jautājumu. Grafiks C mums parāda pretējo pusi, ka darbinieks ir pilnīgi brīvi, var izvēlēties, kad viņš strādā no biroja un kad viņš strādā attālināti, un attiecīgi šeit jau darbinieks pārvalk to segu uz savu pusi, un organizācija nedaudz cieši, jo organizācija nevar sarēķināt un nevar paredzēt, kad tas birojs būs pārpildīts un kad viņš būs tukšs. Un līdz ar to optimizāciju nevar sabalansēt un nevar panākt. Un mums liekas, ka veiksmīgākā stratēģija ir tā stratēģija B šajā grafikā, kad gan organizācija, gan darbinieks nolīdzvaro savā starpā un vienojas par to, kuras dienas ir tās, kurās mēs strādājam birojā un kurās mēs strādājam attālināti. Un visvienkāršāk to ir īstenot tādā veidā, kad darbinieks vienojas ar savas komandas ietveros, kā viņi strādā. Tātad to neuzspiež organizācija strateģiski, bet komandas ietveros cilvēki daudz maz sarunā savā starpā, kā viņi strādā, kurš kuru dienu, kur viņi satiekas, kad viņi satiekas un kādā sastāvā. Un attiecīgi komandas vadītājs to var piefiksēt un jau organizācijas ietveros izrunāt un tādā veidā panākt to optimizāciju un sarēķināt, cik tās platības vai arī cik darba vieta mums būtu nepieciešams. Protams, paredzot kaut kādu rezervīti. Ja mēs runājam par funkcionalitāti un darba zonām, šeit neliels ievads, mēs Colliers iekšēji sadalām biroju jeb darba vidi tādās 4 pamata zonās. Tātad pirmais vai 4 blokos. Tātad pirmā ir klientu zona vai klientu bloks. Tā ir tāda karstā zona, tā ir organizācijas vizītkarte, tātad recepcija, klientu lounge vai klientu uzgaidāmā telpa un formālās tās executive pārunu telpas, kur mēs sagaidām savus klientus, viesus un tā tālāk. The Hub, es viņu atstāju angliski, nevarēju atrast latviski tādu veiksmīgu tulkojumu. Tātad tā ir tā sociālā sirds mūsu organizācijai. Tā ir tā vieta, kur mūsu darbinieki tiekas savā starpā, kur viņi dzer kafiju, kur viņi apspriež darba lietas, nedarba lietas un tā tālāk. Tātad, kur notiek tā socializācija, saliedētība un tādas lietas, visa sociālā dzīve.
Tātad tālāk mums ir kopējais bloks, tātad tā ir kopējā infrastruktūra, pārunu telpas, daudzfunkcionālās telpas, stand-up areas, arī kaut kāda lounge un atpūtas telpas, viss, ko visi organizācijas darbinieki izmanto uz koplietošanas pamata. Un ceturtais noslēdzošais bloks mums ir komandas bloks, jeb departamenta zona, kura ir individuālā departamenta zona, kur cilvēkiem ir savas darba vietas, vai arī viņas šēro, bet arī departamenta ietvaros, un tur atrodas individuālā departamenta infrastruktūra, lokerīši, kaut kādas noliktavas, iekšējā pārunu telpa, kaut kas tam līdzīgs, viss, ko departaments izmanto vai komanda izmanto individuāli, tātad tādas komandu mājas. Ja mēs runājam par tām funkcionalitātes izmaiņām, tad, protams, jāsaka, ka nav vienas vienotas receptes visām organizācijām. Katram ir jāatrod tas individuālais savējais risinājums. Bet tas, ko mēs redzam jau šobrīd, kā mainās dažu organizāciju funkcionalitāte, iekārtojot to darba vidi šajā laika periodā, jau pandēmijas ietvaros, kad tas klientu bloks, jeb recepcijas, tā reprezentatīvā zona, kur mēs tiekamies ar klientiem, viņa vai nu paliek tāda pati, vai arī samazinās. Tāda pati, tikpat liela viņa paliek tādām organizācijām, kas tiekās ar klientiem pamatā, piemēram, Colliers. Mēs strādājam ar cilvēkiem, ar klientiem, un mums šī zona ir ļoti, ļoti svarīga. Tā ir viena no mūsu pamatzonām birojā, un viņa mums nesamazinās, jo ir diezgan noslogota un paliek diezgan noslogota. Attiecīgi, citām organizācijām, kas var vairāk to darbu veikt attālināti, darbu ar klientiem, tā zona tiek samazināta, un viņa vairāk kalpo kā tāda brenda vai identitātes zona, un varbūt mazāk priekš kaut kādas tieši priekš darba. Mēs runājam par The Hub, jeb socializēšanās bloks, socializēšanās zona, tad šī ir tā zona, kas masīvi aug šobrīd. Jo biroja viena no pamatfunkcijām paliek socializēšanās un kolēģu satikšana. Protams, tā nav vienīgā zona, par ko pārtaps birojas. Birojas nepaliks par tusiņu vietu, bet te pašā laikā, ja iepriekš mums bija birojā kaut kāda neliela virtuvīte vai neliels coffee corners, kur var ieiet daži tikai cilvēki, 2, 3, 4, tad šobrīd tiek iekārtotas lielas tādas iekšējās kafejnīcas, lielas virtuves, kur var sanākt vairāk cilvēki, kur viņi tiek aicināti, piemēram, ar interjeru dizainu. Šīs zonas tiek iekārtotas ļoti atraktīvas un ļoti tādas aicinošas, ka cilvēki tur satiekas, un tas provocē vairāk kolaborācijas darbu un socializēšanos. Kopējais bloks, kopējā infrastruktūra, tātad daudzfunkcionālas telpas, pārunu telpas, tas arī ir tas bloks, kas palielinās. Un mums īstenībā Colliers vairs nepatīk saukt pārunu telpas par pārunu telpām, mēs viņus saucam par daudzfunkcionālām telpām. Un tas pieprasījums pēc nelielām daudzfunkcionālām telpām arī ir krasi pieaudzis, jo tās telpas mēs varam 1-2 stundas izmantot kā pārunu telpu, nākamo stundu mēs varam izmantot to telpu kā individuālo fokusēšanās telpu, kur mēs veicam kaut kādas savas papīra lietas un tā tālāk. Un, protams, šeit jāmin, ka absolūti kritiski ir šīs telpas ierīkot ar tehnoloģiskiem risinājumiem, lai nodrošinātu to attālinātā darba un tiešsaistes darba kvalitāti, jo visdrīzāk, ka tās sapulču formāts paliks tāds, kad mēs daži cilvēki no komandas esam tajā telpā un daži cilvēki ir pieslēgušies attālināti. Un tātad šis tehnoloģiskais aspekts un nodrošinājums šajā blokā ir absolūti nepieciešams un kritisks. Un komandas bloks, tas arī ir tas bloks, kas iet uz samazinājumu. Tātad pamatā organizācijas atsakās no tā principa, ka katram darbiniekam ir sava darba vieta, vai arī tas notiek uz departamenta pamatu. Ir kādi departamenti, kur katram darbiniekam ir sava darba vieta, un ir kādi, kuriem nav, vai arī nevienam departamentam nav. Bet principā tās individuālās darba vietas nozīmīgums, viņš sāk pamazām vēl vairāk samazināties nekā iepriekš, un atkal tehnoloģiskie risinājumi ir tie, kas mums palīdz fiziski samazināt šīs te platības vai šo te vietu, ko aizņem šīs te komandas zonas, jeb individuālās zonas.
Un, jā, 4 pamatrīcības, lai to visu sabalansēt, te atkal varbūt turpinot vai noslēdzot iepriekšējo tēmu par funkcionalitāti un sākot šo, ir jāmin interesanta tendence, kad iepriekš vēl gadu atpakaļ daudz mēs varējām pateikt, kad biroja iekārtojums bija daudz atkarīgs no tā, kāda organizācija tā ir. Piemēram, no juristiem ir šāda tipa iekārtojums raksturīgs, profesionālajiem centriem vai profesionālajiem pakalpojumiem šāda tipa iekārtojums, IT industrijai šāda tipa iekārtojums. Tad šobrīd tas īstenībā vairs tā tik ļoti izteikti nestrādās. Tomēr katra organizācija paliek arvien individuālāka un visvairāk tas ir atkarīgs pat nevis no tās industrijas, bet no tiem darbiniekiem, kas tad strādā tajā organizācijā, kur atrodas viņa darba vide un kā viņi izlemj ieviest tās pārmaiņas. Tad, ko mēs ieteiktu darīt, pārdomāt tos attālināto darba stratēģiju ilgtermiņā. Nevis to, kā mēs šobrīd strādājam, bet kā tad mēs strādāsim pēc pandēmijas, kā tad mēs ieviesīsim un vai mēs ieviesīsim tās 2-3 darba dienas vai 3-4 vai pilnīgi elastīgi vai tā tālāk. Tātad par to ir jāsāk domāt šobrīd un jāizstrādā tie scenāriji un jāmēģina pamazām viņus ieviest. Tātad pārdomāt, pārplānot un ieviest to digitālo un fizisko darba vides pieredzi, jo tas vairs nestrādā tā, un tas nav, kur mums ir dzīvā darba vide, mēs esam birojā, un kur mēs strādājam attālināti, un mums ir tehnoloģijas. Tātad tā dzīvā darba vide un tehnoloģiskā tiešsaistes darba vide jau ir tik cieši sasietas kopā, kad viņas vairs nevar atšķirt, un tā pozitīvā pieredze rodas tieši tajā saiknē un tajā, kad darba vide dzīvā un tehnoloģiskā tiešsaistes ir cieši sasaistītas kopā, un tādā veidā tas arī strādā. Tiem visiem iepriekš teiktajiem ir jāizstrādā jaunas programmas, jauni protokoli, kas ļauj to īstenot un vadīt. Tātad pārmaiņu vadība ir absolūti kritiska šajā laikā, jo veiksmīga pārmaiņu īstenošana un stratēģijas īstenošana ir par pārmaiņu vadību, par komunikāciju un komunikāciju visās organizācijas līmeņos. Tā noteikti arī ļoti pozitīvi Ingrīda minēja par to, ka tā nav komunikācija tikai ar darbiniekiem. Tas ir ļoti liels darbs arī ar komandu vadītājiem. Jo bieži vien ar darbiniekiem daudz strādā un daudz notiek apmācības un komunikācijas, un komandu vadītāji, kuriem ir nepieciešamas citas apmācības, nedaudz viņi strādā citādāk. Viņi paliek bez tā change management atbalsta, un beigās var gadīties tā, ka viņi ir tie, kuriem ir lielākā rezistence pret pārmaiņām. Tāpēc lielu darbu ir jāiegulda tieši ar komandas vadītājiem, lai viņi ir tie pionieri, kas ievieš tās pārmaiņas savās komandās. Un 4. un arī ļoti svarīgs, protams, ir izvērtēt savus panākumus, jo atkal atgādināšu, šeit nav vienas pareizās receptes, šeit nav viena pareiza veiksmes stāsta, katram jāatrod savs līdzsvars, viņu jāizvērtē pēc kāda laika, jāsaprot, ko vēl mēs varam izlabot, ko vēl mēs varam, nevis izlabot, uzlabot, kā vēl mēs varam to pieredzi uztaisīt pozitīvāku, un nav jābaidās no nākamām pārmaiņām, jo tas viss notiek tik strauji, un jo mēs esam elastīgāki, jo mēs esam atvērtāki nākamajiem pārmaiņu soļiem, jo labāk un noslēdzot par biroju, arī mūsu biroju ir jāiekārto tā, lai tas ir maksimāli elastīgs pret nākamajām pārmaiņām, jo nav izslēgts, kad iekārtojot vienu setapu un vienas telpas, pēc pusgada tas vajadzības mainīsies, un mums ir jābūt gataviem to setapu elastīgi pārkārtot uz nākamajām vajadzībām. Arī, ja mūsu biroji ar mums ir ilgtermiņā, es domāju, ka ja labi padomāt un strateģiski saplānot, tad tos ilgtermiņa birojus arī var pielāgot tām mainīgiem apstākļiem, lai viņi kalpo organizācijas labumam.
Tas būs viss no manas puses. Liels paldies par uzmanību. Liels paldies arī mūsu sadarbības partneriem TEC par iespēju šodien dalīties ar pieredzi, ar zināšanām. Un došu Ingrīdai vārdu. Es domāju, ka mūs gaida ārkārtīgi interesanta prezentācija par TEC praksi. Un šeit atkal ir jāsaka, ka jūs, Ingrīda, esat Latvijas pionieri, kas ar savu piemēru rāda, kad var rīkoties un var īstenot lielas pārmaiņas darba vidē, un no tā galīgi nav jābaidās. Paldies, Olga. Man jāsaka, ja man būtu tava prezentācijas bijis pagājuši gadu, es noteikti vairāk izdarītu. Tā, nu ko, tad liels paldies Olgai. Un tagad es nošērošu savu ekrānu. Tā, es mēģinu palaist uz pilno slaidu. Tā, vai jūs redzat? Olga, var redzēt manējo bildi? Jā. Super. Labi, nu ko, nu tad laižam dzīvē, kā saka. Tātad, kādi mēs bijām pirms 2020. gada, daļa no jums varbūt ir bijusi TEC birojā, bet šis, man liekas, ir svarīgi, lai mēs saprastu, cik lielās pārmaiņās mēs esam iekūlušies šoreiz. Tātad 940 darbinieki strādāja Rīgas galvenajā birojā, ja mēs skatītos 2020. gada janvārī. Un kopumā tieši biroja telpas mums ir apmēram 8,5 kvadrātmetru. Un dienā biroja apmeklē 700–800 darbinieku. Tātad tas ir 20. gada janvārs. Nu, tad, kā mēs zinām, atnāk marts, kad viss izskatās apmēram šādi. Bet tajā pašā laikā jāsaka, marts arī beidzās un vasara ieviesa jau it kā tādu attelpas brīdi. Un tas bija pirmais tāds mūsu pārsteigums un bažas par to, ka tūlīt biroja apgāzīs un nebūtu šis skrējiens uz biroju nebija. Un praktiski mēnešos, kad nebija te jau nekādi ierobežojumi, kas ir augusts, septembris, jūs varat redzēt, ka tie ir 200–250 darbinieki, pretēji 700–800, un rekords ir 318 darbinieki vienā dienā. Un šeit es gribu teikt, ir ļoti būtiski draudzēties ar statistiku, ar datiem, un ideāli, ja ieejot birojā ir kaut kāda čipu sistēma vai turniketu sistēma, tātad tā, kas var identificēt unikālos darbiniekus, nevis vienkārši cik reizes ir iziet cauri, un tādējādi mēs varam sākt jau sekot līdzi datiem un domāt par kaut kādu prognozēšanu, plānošanu un citām lietām. Šis slaids man arī šķiet ļoti interesants, un te es aicinu ne tikai paskatīties uz to, kas jau ir pieredze, tātad kā pagājušā gada septembrī mūsu darbinieki apmeklēja biroju, un faktiski tātad 13 un vairāk dienas mēnesī, kas nozīmē, tas ir 3 un vairāk dienas nedēļā, apmeklē tikai 13%. Protams, bija vēl atvaļinājuma laiks, un tā kā daļa darbinieku jau bija veikuši būtiskas pārmaiņas savā dzīvē, pārvācoties ārpus Rīgas vai tālāk no Rīgas centra. Daļa līdz ar ko mainīja bērniem skolas un bērnu dārzus, un iespējams tas arī sekmēja retāku nākšanu septembrī. Blakus šis bumbulis parāda to, kā ir mainījies birojā pavadītais laiks, un šis, man liekas, ir ļoti vērtīgi, jo tātad 70%, kas, manuprāt, ir tāda nozīmīga daļa, lai mēs runātu par paliekošām lietām, tātad 70% vēl ar vienu uz biroju nākā uz pilnu darba dienu. Un mums pat parādījās tāds termins kā biroja diena vai Rīgas diena. Tātad īpaši tiem kolēģiem, kas brauc tālāku gabalu, tiek tai dienā, kad es dodos uz biroju vai es dodos līdz ar ko uz Rīgu, tiek saplānots viss medicīnas apmeklējums, kaut kādi iepirkumi un pats par sevi. Tātad tas ir biroja diena, galvenā sapulču diena un citas aktivitātes. Savukārt 18% tā ir bijusi ienākšana līdz 2 stundām, kas
Tikpat labi varētu būt vai nu viena sapulce klātienē, vai tā ir dokumentu parakstīšana, vai kaut kādu lietu paņemšana, nodošana, satikšanās, bet kaut kas ļoti īslaicīgs. Un tad ir 14% ir 2 līdz 4 stundas. Un tieši man liekas, šie ir tie aspekti, ka 30% pat atrodoties birojā, tātad mēs nerunājam par pilnu laiku, tātad šīs te elastīgās darba vietas vai saucamais hot desking, nu, viņam šeit ir viennozīmīgi vieta. Un tā 3 tādi būtiskie bloki, ko mēs šobrīd redzam savā darba organizācijā, tā ir elastīga darba vide, tas ir birojs, kuru nu jau mēs saucam Metropola 3.1. Pagājušajā gadā vasarā mēs taisījām konceptu 3.0, un šobrīd mēs saprotam, ka tās pamat idejas un mūsu pamat izpratne par to, kā organizēt biroja dzīvi, ir pareiza, ir izturējusi laika pārbaudi, bet ir teiksim, kaut kāda jauna informācija un jaunas nianses, kuras mēs ņemsim vērā. Un tieši tā kā Olga teica, tas laiks, kad mēs dizainers sazīmē, būvnieks uzbūvē, tad mēbelnieki saliek, un tagad mēs uz 5 vai vienalga cik gadiem aizmirstam kaut ko darīt birojā, izņemot aplaistīt puķus un noslaucīt putekļus, tas ir pagājis. Tad birojs ir tikpat dzīves organisms kā organizācija. Nu, un, protams, viss tā rezultātā tiek ietekmēta organizācijas kultūra. Te gan var drusciņi padiskutēt, kas ir vispirms organizācijas kultūra, un tad mainās darbinieku paradumi vai otrādi, bet, manuprāt, tās ir lietas, kas ļoti jēdzīgi savstarpēji iedarbojas. Nu, kā tad elastīga darba vide mūsu gadījumā, mēs sakam, tā ir elastība laikā un vietā, kas nozīmē, es plānoju, kad un kā es strādāju, kuras dienas ir birojā, un arī dienas laikā sadalījumu starp kaut kādām pauzēm un aktīvo darbu darbinieks pats nosaka, un, protams, tas ir sadarbībā ar komandu. Šis citāts man pašai šķiet ļoti, ļoti jauks, jo parāda tādu jaunu labumu, tā varētu teikt, šis te elastīgā strādāšana kā labums. Un izvēles iespēja sniedz augstāku motivāciju. Šeit arī dati no pētījuma, ja man ir iespēja izvēlēties, kur un kā es strādāju, kāda ir mana motivācija un apmierinātība, un ja nav. Un es teiktu es pat teiktu vārdu izvēle kā vadmotīvu, šobrīd mēs esam paņēmuši katrā lietā, ko mēs darām, jo ir ļoti būtiski, ka mēs kopīgi veidojam to darbinieku pieredzi. Un ja es saprotu, ka manā uzņēmumā ir 5 paaudzes, tad es nevaru atrast nevienu modeli, visticamāk, kas varētu derēt visām 5 paaudzēm. Tad man ir jādod šīm paaudzēm iespēju izvēlēties. Un līdzīgi arī mēs šobrīd to kā tādu domāšanu mēs veidojam arī savos produktos, un jaunā TET Plus platforma, televīzijas platforma arī ir par to, ka man ir iespēja izvēlēties, kādus kanālus es vēlos skatīties. Un tieši tāpat darbiniekam ikdienā ir iespēja izvēlēties un saplānot savu darba dienu vai saplānot savu izvēles labumu grozu, kas ir tie benefiti, kurus es iegūstu. Un vēl viena nianse, ko es gribētu atzīmēt, tad vairāki pētījumi, viņi gan ir saistīti ar Ameriku un ar Ķīnu, kur ir veikti mēģinājumi šo te izvēles labumu kaut kādā veidā izskaitļot. Un darbiniekiem uzdodot jautājumu, ja tev ir šī te iespēja izvēlēties, kā strādāt un kāda strādāt, cik liels labums tas tev ir. Un 2 pētījumi, viens ir no Masa un viens ir no Barēro, šie abi zinātnieki tātad ir ļoti līdzīgi viņu pētījuma rezultātā secinājuši, ka tas ir no 7,6 līdz 8% no kopējā atalgojuma. Iedomājieties, cik liela nozīme
kopējā sajūtā, kā mani atalgo, tātad ir šai te izvēles brīvībai. Un šis man ir ļoti mīļš citāts. Es izņēmu ārā kompānijas nosaukumu, tad tas bija konkrēts uzņēmums minēts. Acīm redzot, darbiniekam bija kaut kāpēc pilns sirds par to. Un tas pēdējais teikums, ka esmu mierīgāka, izgulējusies, laimīgāka, jo vairāk laika pavadu ar bērniem, to nevar nenovērtēt. Un, manuprāt, tas ir burvīgākais novērtējums tam, ko mēs daram. Un es domāju, tam, ko jūs ļoti daudz dariet arī savās organizācijās, lai mūsu darbinieki justos pēc iespējas labi, jo tad viņi spēs produktīvi un radoši strādāt. Nu, tā tad nepieciešamība saglabāt elastību, jo, kā minēja Olga, var būt dažādas stratēģijas, kā mēs cīnamies ar pārblīvētu biroju vai kā reiz tukšu biroju. Tad pagājušajā gadā mēs sapratām, ka kaut kāda regulēšana kā reiz noved pie papildus negācijām. Un mēs ļāvām tā kā, ja tā var teikt, pašregulēties. Un, kā jau es minēju, tad šī elastība un iespēja izvēlēties, to mēs mēģinam gan caur komunikāciju, gan caur mācībām veidot kā darbinieka tādu domāšanas veidu. Un te arī bildēs var redzēt, ka darba vietas var būt ļoti dažādas un skaidrs, ka būs skeptiķi, kas teiks, ka tur tie plikie puiši un viņi vispār nestrādā. Bet tā būtu tā kā viena notikuma izraušana no konteksta. Tātad kopumā mēs redzam, ka tā elastība dod rezultātu, bet ir jāatcerās arī Olgas minētie izaicinājumi, un viens no tiem tātad nezaudēt saikni ar organizāciju, ar savu komandu, un līdz ar ko tas, ko mēs esam nodefinējuši, ka tas nepieciešamais minimums būt birojā ir 1-2 dienas mēnesī. Un šeit netik daudz vienkārši atnākt uz biroju, bet gan būt kopā ar savu komandu un plus arī būt šai neformālajā komunikācijā ar plašāku kolēģu loku. Jaunākais, ja tā var teikt, mūsu produkts vai mūsu solis šai elastības virzienā ir iespēja tiem darbiniekiem, kur vēlās līdz 3 mēnešiem gadā strādāt no jebkuras pasaules vietas, jo, kā es arī savā LinkedIn postā minēju, pēc idejas, ja es strādāju no Bauskas, kāpēc gan es nevarētu strādāt arī no Balī. Te ir, protams, virkne ar nākamajiem izaicinājumiem, kurus mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Tātad viens tā ir likumdošana, un globālās un starptautiskās kompānijās tas viennozīmīgi ir daudz sarežģītāk izveidot vienu politiku. Kā es smējos, mēs esam mazs uzņēmums, lokāls uzņēmums, un līdz ar ko izpētot nodokļu likumdošanu, mēs saprotam, ka līdz 3 mēnešiem gadā tas ir tas koridors, kurā šo elastību mēs varam iebūvēt. Bet papildus tam tiek uzstādīti gan darba drošības, gan veselības, gan citi nosacījumi, tajā skaitā strādāšana pēc Latvijas laika. Tātad nevis, ja es esmu Āzijā, es strādāju pēc Āzijas laika, bet ir jāstrādā pēc Latvijas laika, lai varētu radīt to kopējo labumu organizāciju. Un, protams, šādu te iespēju ir jāizvērtē gan no IT drošības aspekta, gan no GDPR aspekta, tātad no visas tās regulējošās vides, kas organizācijai ir saistoša. Un tieši tādēļ es teiktu, ka te nav vienas pareizās atbildes vai viena pareizā gājiena, kas derēs visiem. Katram uzņēmumam ir jāizpēta. Līdz ar šo elastību un īpaši ar mūsu pēdējo soli, ka var strādāt no jebkuras vietas pasaulē, es gribu teikt, ka ir parādījies vēl viens izaicinājums, ar kuru mums kā tādam plaša profila uzņēmumam ir jāsaskarās,
Tad kā parūpēties par tiem darbiniekiem un kolēģiem, kuri nevar strādāt attālināti un kuri ir fiziski saistīti vai nu ar savu darba vietu, vai nu ar specifiku, pienākumu specifiku, kā piemēram mūsu inženieri. Viņš nekāda no Balī nevar veikt kabeļa remontu Rīgas centrā vai mūsu veikalu darbinieki. Lūk, tad šis ir nākamais izaicinājums, un es priecāšos, ja vai nu komentāros, vai pēc tam droši varat rakstīt arī LinkedInā vai e-mailā man, kāda ir jūsu pieredze, ja jums ir līdzīgi izaicinājumi, un priecāšos arī aizņemties kādu labu pieredzi, kas jau ir pārbaudīta. Noslēgumā es saprotu, ka mēs strauji tuvojamies beigām, bet man vēl ir divas sadaļas. Tātad par biroju Olga diezgan daudz izstāstīja. Un šeit es varbūt tieši pāri ātrāk. Tātad Metropola 3.1 arī mūsu gadījumā tā ir satikšanās, iedvesmas un sadarbības vieta. Un jāsaka, ka pat vasara, pagājušā gada vasara, rudens, kad varēja brīvi pārvietoties un doties uz biroju, iezīmē tādu jaunu tendenci, ko darbinieki vismaz daļa atzīmē, ka mājās es esmu produktīvāks, jo birojā es vairāk laika, protams, veltu, lai satiktu kolēģus, lai atgūtu to intimitātes sajūtu komandā, un te pašā laikā tas ir arī laiks, kad es tieku vairāk traucēts vai traucēta, jo katrs, kas man ierauga, varbūt grib aprunāties, vai arī kolēģis, kurš strādā blakus, saprot, ka viņam ir ātrāk man pajautāt, nevis iedziļināties un mēģināt informāciju vajadzīgo pašam atrast. Tādēļ komandu darbs, individuālais darbs un neformālā komunikācija, tad tie ir tādi 3 bloki, kas arī mūsu birojā dzīvos, un šobrīd tad specifiski mēs skatāmies, runājot par individuālo darbu, kā mēs varam to vairāk iezīmēt, iespējams kā nodalītu zonu, kā kluso zonu. Šo konceptu mēs izmēģinājām jau pagājušā gada vasarā, sadalot tā kā klusais stāvs, skaļais stāvs. Ļoti labi mums nostrādāja tātad nevis komandu vietu veidošanu, bet gan mēs salikām stāvā dažādu apjoma komandām, tādas komandu darba vietas, nodalot, un mazākā šāda vieta bija 4 darba vietas kopā, lielākā 16, kas perfekti atbilst Olgas minētajām rekomendācijām. Un uz šīm te komandu zonas vietām tad bija jāpiesakās līdzīgi kā uz sapulču zālēm, tās rezervējot. Es pamanīju, ka bija arī jautājums, kā mēs veicam rezervācijas darba vietām un autostāvvietām. Tad šobrīd ļoti neērts risinājums, bet toties, bez neviena centa ieguldījuma mēs izmantojam to pašu Outlook kalendāru. Tātad saliekot darba vietu numurs un saliekot autostāvvietu numurs. Protams, jā, skaļums un troksnis birojā kā negatīvais aspekts, kas traucē produktivitāti un kas traucē un varbūt arī kaitina ikdienā tur atrodoties, pieaugot šim te socializācijas momentam birojā, skaidrs, ka parādās arī spilgtāk. Un līdz ar ko tātad satikšanās vietas, klusās zonas, kabīnes un starpsienas vai skaļuma risinājumi, kā mēs nosaucam, tas ir mūsu fokus šobrīd. Pie papildus vērtībām, tad es jau pieminēju šīs bezmaksas stāvvietas, ko darbinieki ļoti novērtē. Un šeit atkal es esmu redzējis nevienu biroju centru Rīgā, kur tomēr ir pietiekami liels skaits stāvvietu. Un iespējams, tur arī var padomāt par šādu te elastīgu pieeju, tātad nevis uz konkrētu darbinieku rezervēt šo stāvvietu, un tad visu laiku tikai viņš var likt tur mašīnu, bet izmantojot kaut kādu rezervācijas rīku, ļaut vairākiem cilvēkiem izmantot to labumu.
Un lieta, ko mēs jaunu vēl ieviesām, lai padarītu arī to darbinieka ērtību un ikdienas pieredzi, īpaši tiem, kas varbūt dzīvo Rīgā, mums ir pāris elektroauto, kas ir koplietošanas, tad šos elektroauto mēs piedāvājam darbiniekiem par nelielu samaksu izmantot kā brīvdienu auto. Tātad no piektdienas vakara līdz svētdienas vakaram šo auto var paņemt, tā teikt, nomā uzņēmumā. Protams, mēs esam daudz palīdzējuši darbiniekiem iekārtot arī darba vietas mājās, un, kā jūs iepriekšējā slaidā redzējāt, tātad mums samazinās nepieciešamie kvadrātmetri, kas nozīmē tātad arī biroja aprīkojums, krēsli, galdi un citas lietas, paliek tā kā liekas. Un tad šis ir labs veids, kā mēs varam palīdzēt tiem darbiniekiem, kuri vēlās, lai viņiem ir šī darba devēja atbalstīta darba vieta, nevis speciāla dizaina, kā izmantot to aprīkojumu, kas šobrīd birojā ir izbrīvēts, lai nevis vienkārši pārdot vai izmest, bet kā mēs lieti varam izmantot un atbalstīt savus kolēģus. Nu, lūk, un viens no izaicinājumiem, kas mums ir priekšā, bet es redzēju jau komentāros parādās daži priekšlikumi, tātad jauns risinājums darba vietu rezervācijai, un tieši ar mērķi, lai es varu rezervēt, ka es būšu rīt birojā, un mani kolēģi arī var redzēt, ka, lūk, Ingrīda būs rīt birojā, un ja viņiem vajag, tad viņi var piebraukt. Un mūsu gadījumā mēs šobrīd domāsim nevis par koplietošanas kaut kādām telpām, bet visos mūsu reģionālajos birojos mēs izveidosim un iezīmēsim darba vietas, kuras var izmantot jebkurš arī darbinieks, kurš nav no konkrētā reģiona, bet iespējams ir atbraucis pie vecākiem padzīvot pāris nedēļas vasarā. Tātad reģionālie biroji arī kā darba vieta ikvienam. Un noslēgumā tad runājot par izaicinājumiem, kuru rezultātā mainās organizācijas kultūra. Un arī jāsaka, ka šo tehnoloģisko risinājumu un arī mūsu stratēģijas virziens, kurš jau 18. un 19. gadā noteica, ka mēs kļūstam kā uzņēmums elastīgāki, ātrāki, jā, arī plakanāki. Tas jau līdzi nesa šīs uzņēmuma kultūras izmaiņas. Un šie izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies, faktiski viņi vēl vairāk paspilgtina to, ka mainās organizācijas kultūra un pārskatot gan uzņēmuma stratēģiju, gan domājot kopumā par to, kā mēs kā uzņēmums dzīvosim, šī organizācijas kultūra, vērtības, darba organizācijas paņēmieni noteikti ir lietas, pie kurām mums ir dienā šobrīd jāstrādā un jādomā. Un varbūt noslēgumā tādas mūsu pāris, dažas atziņas, kā atvieglot un uzlabot dzīvi vadītājiem, tad numur viens lieta, ko mēs sapratām, un tas arī saskana ar Olgas rekomendāciju, tātad struktūra vienība, vienalga, cik viņi būtu liela vai maz, vai tie ir 3, 4 vai 10, 20 cilvēki, tad struktūra vienības darbinieki, viņi savstarpēji vienojas, kas ir tas modelis, kā mēs strādāsim. Vai mēs noteikti tā dienā strādājam birojā, vai mēs miksējam un brīvi plūstam. Tātad tas ir numur viens komandas vienošanās. Tādējādi atvieglojot izaicinājumu darba organizāciju. Tad numur 2 mēs noteikti rekomendējam šo te individuālo sarunu. Vismaz reizi 2, 3 mēnešos, jo īpaši lielākās komandās regulāri, teiksim, reizi nedēļā vai reizi mēnesī vadītājs var neatlicināt laiku. Mēs sapratām, ka strādājot tādā tiešām free flow režīmā ir ļoti svarīgi plānošanas, un mēs ieviesām arī no Agile pārņēmām tādu paņēmienu kā sinhronizācija. Tātad
ik pa brīdim komanda saka, ok, mēs katrs darām šo, un mūsu kopējais plāns ir izdarīt to. Un tādējādi mēs visi ik pa brīdim nosinhronizējamies reiz 2 nedēļās, ka mēs saprotam, uz kurienu mēs kā komanda dodamies. Retrospekcijas vai tāds īsais pārskats, kā mums iet kā komandai, tas arī ir jauns elements, ko pakāpeniski mēs ieviešam, un neviena struktūra vienība to aktīvi jau izmanto. Un protams, arī šis speciālais aprīkojums, lai klātienes un neklātienes miksētās vai hibrīdu sapulces, lai viņas būtu efektīvas, ir būtiska biroja sastāvdaļa. Bet tikpat labi es teiktu, ka tai ikdienas dzīvē ir svarīga lieta, ko mēs pagājušajā gadā izveidojām, nosaucot par etiķeti. Mūsu online dzīves etiķeti, kas nosaka, ka ir ļoti svarīgi lietot kameru. Jo tad es arī kā vadītājs un kā kolēģis redzu, kā tev iet un cik priecīgs vai ne ļoti ir tavs noskaņojums. Un kopumā šīs izmaiņas un darbi un aktivitātes, kuras gan mēs individuāli darām, gan kopā kā vadības komanda, arī valdes līmenī, mūs ir novedis pie izpratnes par vēl, teiksim, dziļākām un pamatīgākām pārmaiņām organizācijā, ko mēs nosaucām kā caurspīdīga sadarbības kultūra. Un, lai mēs kā uzņēmums kopumā spētu virzīties viena mērķa vadīti, tad ļoti kritiski ir atgriezeniskā saite, un nevis vienreiz gadā vai vienreiz pusgadā, bet regulāri atgriezeniskā saite, un mēs mācāmies šobrīd no jauna, kā to sniegt un kā to saņemt un kā to pieprasīt. Un otra lieta, kā tāds stūrakmenis, jebko jaunu, lai sāktu darīt, tā ir prasme mācīties. Prasme un vēlme mācīties kā kompetence visā organizācijā, tad prasmes, kuras ir nepieciešams katram darbiniekam. Un tā rezultātā elastīga darba vide, caurspīdīga sadarbības kultūra un prasme mācīties, tā ir dzīve teta. Tas man būtu viss, ar to es tad beidzu dalīties ar savu ekrānu. Paldies, Ingrid. Paldies. Mums tad aicināšu atpakaļ arī Olgu ieslēgt mikrofonu. Stāstāmā daudz, it kā gads pagājis, varbūt tikai liekas, bet redz, cik daudz ir noticis un sakrājies, tā teikt. Varbūt mēģinam izskriet ātri cauri jautājumiem. Pirmais jautājums, cik noprot arī varētu būt abām jums. Pēc jūsu novērojumiem strādājot attālināti un klātienē, kā atšķiras efektīvās darba stundas? Respektīvi, cik efektīvās darba stundas ir vidēji klātienē un cik attālināti? Kā jau es minēju, tad šobrīd mums nav tādi dati, un mums nebija jautājums, kā bija Olgas aptaujā par to, vai es strādāju vairāk stundas vai mazāk. Patreiz TED birojas, jau jāsaka, no pagājušā gada novembra ir tukšs, un līdz ar ko salīdzinājums par klātienē un neklātienē mums īsti nav. Plus, es domāju, ka šis jautājums transformēsies noteikti laika gaitā, tādēļ, ka klātiene iegūst citu jēgu. Tā ir vairāk sadarbība, un vai es varu pateikt, ka mana individuālā darba stunda ir vērtīgāka vai mazāk vērtīga kā komandas darba stunda, laikam es to tā nevarētu. Man šķiet, tur īsti neveidos. Precīzi, es arī droši vien no savas puses tad piekomentēšu, kad ir ļoti grūti atbildēt uz to formulējumu, kas ir efektīvās darba stundas, vai tas, ka es mājās, piemēram, nostrādāju vairākas stundas, nozīmē, ka es viņas visas biju strādājusi efektīvi, vai arī es viņas biju strādājusi vairāk tieši tāpēc, ka es pa ceļam vēl ieliku veļas mašīnu, man vajadzēja palīdzēt bērnam un tā tālāk. Un tieši tas pats par biroju, vai tas, piemēram, vai es varu salīdzināt, ka birojā es nostrādāju 4 vai 5 stundas, bet tajā pašā laikā vēl pa ceļam parunāju ar katru no kolēģiem
kolēģiem, kas gāja garām un nedaudz mani novērsa no tā darba, vai arī mājās es tieši to pašu izdarīju 2 vai 3 stundās, un to tā izkristalizēt arī aptaujā. Es domāju, ka ir ļoti, ļoti grūti. Tur ļoti konkrētam ir jābūt arī jautājumu formulēšanā un ļoti precīziem atbildes sniegšanā. Paldies. Un Ingrīda, par tetrītu un kafijas joku kanālu, kā tas praktiski izpaužas, tu jau izstāstīji, vai ne? Vai tev vēl kaut kas piebilstams? Laikam īpaši nē. Mēs izmantojam MS Teams kanālu kā kanālu, un līdzīgi kā mēs taisītu milzīgu sapulci, tad šādi te kafijas kanāls tieši šādi arī darbojās. Un tad arī tas pats par rīkiem, izmantojot parkinga un darba galda rezervēšanu. Jā, to es minēju. Tātad šobrīd mēs izmantojam Outlook kalendāru tieši ar mērķi, lai mēs iztērētu precīzi 0 eiro, bet saprastu, ka mums šāda funkcionalitāte ir vajadzīga. Un varbūt jūs varat nokomentēt no savas pieredzes, kā radīt darbiniekos lojalitāti un piederību uzņēmumam tiem darbiniekiem, kuri pievienojušies šajā pēdējā pusotra gada laikā. Pieredze rāda, ka šie darbinieki, kur lielākoties ir strādājuši tikai attālināti, ātrāk arī pamet uzņēmumu. Mums no mūsu uzņēmuma viedokļa raugoties, mums nav šādu datu, ka tie, kas ir pēdējā pusotra gada laikā, ka tie ātrāk atstāja uzņēmumu. Savukārt par piederības un lojalitātes sajūtu, es domāju, šeit ir visi klasiskie instrumenti, īpaši liekot uzsvaru uz vadītāju, jo skaidrs, ka attālinātajā darbā vadītāja nozīme un es teiktu, spēja radīt to uzņēmumu stāstu ir kritiska, jo nav neviena cita, kas var izstāstīt. Ja? Ir šaurs kolēģu loks, ar ko dienā ir kontakts, un ir tiešais vadītājs. Tā kā liels uzsvars uz vidējā līmeņa vadītājiem, kuriem, es teiktu, šis laiks ir papildus slodze, papildus stress. Man liekas, to jau Olga arī minēja, ka ir svarīgi neaizmirst un papildus apmācības un iedrošinājums viņiem. Olga, vai tev būs kaut kas piebilstams? Es domāju, ka tas kritiskais, droši vien to lojalitāti ir grūtāk radīt, ja tā ir liela organizācija, organizācijas kontekstā, un vieglāk radīt to saikni un to connectivity, kas var kalpot par to lojalitāti tieši komandas vai arī savstarpējās vadītājs darbinieks attiecībās. Un ja komanda spēs ievilkt iekšā, tad arī visam vajadzētu būt kārtībā un laikam ejot arī būs tā piederība organizācijai. Ingrīda, lūgums tev dalīties ar pieredzi par to, vai mēs te esam mērījuši darbinieku apmierinātību ar metropoles ieviešanu, kas jau gan bija pirms 5 gadiem, vai ne? Vai cilvēki bija apmierināti ar atvērto plānojumu, ar risku par biežāku slimošanu un citiem jautājumiem? Toreiz mēs nezinājām, kas ir Covid. Es vēl gadu atpakaļ, jau vairāk kā gadu, martā es vēl pagājušajā gadā teicu, tas tāds negadījums. Tātad par metropoli mums ir mērījumi veikti par dažādiem aspektiem. Es teiktu, tas ir vesels atsevišķs stāsts un prezentācijas vērts, un droši vien mēs atkal varam ar Olgu kopā uzradīt šādu te par activity-based workplace principu biroja darba organizācijā. Kas bija pārsteidzoši, mēs projektu sākām cerībā, ka vismaz 50+1% darbinieku būs apmierināti, un mums bija pie 80%, kas teica, ka viņi ir ļoti vai vairāk apmierināti strādājot jaunajā metropolē. Es drīkstu piejautāt klāt, kad tas mērījums, tā anketa vai apmierinātības mērījums tika veikts, kad bija tie 80, tas bija īsi pēc, jeb? Mums bija 2 mērījumi, tātad pirmais mērījums mēnesi pēc ievākšanās un otrais mērījums pēc gada. Un otrajā mērījumā apmierinātība vēl bija pieaugusi par 1%, lai gan mums likās, ka viņi būs noteikti nogājusi lejā, tāpēc, ka visi saprot, ka tur ir vai nu skaļi, vai tagad kaimiņš šķauda, vai vēl kaut kas. Bet arī pēc mēneša bija tie 80, jo tas ir fantastisks rezultāts, godīgi sakot, jo parasti otrādi sākumā noslīd un tad
notiek adaptācija un iet uz augšu ļoti bieži? Mega komunikācijas un tieša kontakta darbs ar darbiniekiem. Jā, bez šaubām. Nu jā, un tagad mēs virzamies no metropoles uz darbu 3 mēnešus ārzemēs potenciālu. Un Edītai Kalniņai ir saistībā ar šo jautājums, ja vairāk varbūt komentārs, ko arī kam tu pieskāries jau savā prezentācijā, Ingrīda, IT ir lieliski, bet vai tas būs vienlīdzīgi pret fiziskā darba veicējiem, piemēram, klientu centru darbiniekiem, veikalu darbiniekiem? Tas ir, Edītā, tieši tēma, kuru es pavēru, un kas ir mūsu nākamais tāds fokus, kā radīt vai atjaunot organizācijas, pat teiktu, to godīgumu līdzsvaru. Jo man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka nevis es tagad jūtos kreņķīgs, ka es strādāju veikalā un domāju, kā ātrāk tikt no veikala prom un kļūt par biroju darbinieku, bet gan, ka man ir savi labumi un sava vērtība un lepnums, kāpēc es strādāju veikalā, teta veikalā, kamēr Lāsma strādā teta birojā un varbūt šos 3 mēnešus ārpus. Bet es domāju, tas ir drusciņi pārvērtēts. Mums ir pirmie 5 darbinieki, kas to ir izmēģinājuši. Tas ir kopš marta. Tā kā nav tā, ka visi ir aizdevušies ar čemodāniem. Un noslēdzošais jautājums arī jau tika apskatīts, bet varbūt arī īsi, tad vēl vienreiz, kas bija par iemeslu šim 3 mēnešu iespējamajam attālinātiem darbam valstīs? Jā, tātad mums bija aptauja, tā ir tā februāra aptauja, kurā mēs jautājam darbiniekiem, vai jums būtu svarīgi strādāt un cik svarīgi tad ir strādāt jebkurā vietā Latvijā, jebkurā vietā Eiropā un pasaulē. Un 48% minēja, ka viņiem ir svarīgi strādāt jebkurā vietā Latvijā, ko mēs jau piedāvājam vairāk kā gadu. Un to darbinieki ir uztvēruši kā tiešām tādu pamatvērtību, ko jau vairs nevar viņiem atņemt. Un saskaitot kopā Eiropu un pasauli bija laikam 41% Lāsma labojies jauca, bet katrā ziņā ap 40% gribēja strādāt Eiropā un pasaulē. Protams, pasaulē maķinīt mazāk laikam. Un 3 mēneši ir rūpīgs analītiskais darbs, lai saprastu, kā neiebraukt auzās no likumdošanas viedokļa. Tātad no nodokļu likumdošanas izrietošs ir tas, ka ir jābūt limitētam. Tātad tu nevari aizbraukt un gadu strādāt. Tad visiem tiem, kuri atsūtīja savus e-pastus ar lūgumu nosūtīt aptauju, tad to mēs izdarīsim tuvākajā laikā. Tur viss ir kārtībā, un varbūt, ka tad noslēgumā Olga jau atbildēja arī rakstveidā, bet varbūt, ja kāds nav pamanījis, tad kas ir tās aplikācijas, ko tu pieminēji? Tās 2 izplatītās, ko klienti mums izmanto, ir Mapik un Kondeko. Tā kā tās var papētīt, un ja ir vēlme, Tas bija aplikācijas darbinieku atrašanai, tā teikt. Jā, principā viņas strādā darba vides tādai organizēšanai, pārvaldīšanai. Tas nav tikai par darbiniekiem, bet arī tur var integrēt arī to pašu rezervēšanas sistēmu, brīvo telpu atrašanas sistēmu, tāda kompleksa. Tikmēr, paldies tev, bet tikmēr, kamēr mēs runājam, mums ir vēl viens jautājums. Ingrīdai, kā jūs nodrošināt attālināt strādājošiem interneta apmaksu, kas var būt dārgāka nekā Latvijā? Un kā nodrošināt datu drošību? Strādājot ārvalstīs, kā? Tas ir darbinieka pienākums. Tas ir darbinieka pienākums, jo tā ir izvēle, tā ir iespēja. Tas nav ne komandējums, ne uzdevums. Tad, ja darbinieks vēlās strādāt no citas vietas pasaulē, tad viņš pats maksā par ceļu, pats maksā par internetu, rūpēs par to, lai viņam ir droša darba vide. Savukārt, visi ar IT drošību saistītie jautājumi mums jau ir regulēti un atrunāti gan dažādās kārtībās, gan izmantojot tos pašus IT rīkus.
Tādēļ tur nekāda problēma nav. Jā. VPN. Neizsauc vēl vienu jautājumu, lai mēs paspējam pabeigt. Es domāju, ka mēs arī finalizēsimies, jā, un paldies arī visiem, kas skatījās un kas izturēja līdz finišam, tā teikt, un paldies tiem, kas noskatīsies līdz finišam, varbūt ierakstā. Tātad, jā, mēs nosūtīsim arī ierakstu. Viens ir tas, ka tas ir pieejams publiski Facebook lapā. Būs pavisam drīz pieejams pēc šīs noslēgšanās tiešraides. Un arī mēs izsūtīsim visiem tiem, kas bija reģistrējušies. Paldies! Paldies, Ingrid! Paldies, Olga! Burvīgs tandēms. Esmu gatava ar tevi mesties vēl kādā šādā pasākumā. Paldies, absolūti appusēji. Un liels paldies visiem klātesošiem par uzmanību. Un Ingrid, tev paldies par burvīgu kompāniju. Jā, paldies un lai mums forši dzīvojās. Plānojam, kur strādāt. Visu labu! Jā, tā.